Cik maksā SS portāla izstrāde? Mīļie cilvēki, lūdzu, ja jums nav vismaz 300-400 tūkstoši eiro, neceriet uz to, ka jums kāds uztaisīs SS tipa portālu pa tur, nezinu, 5-10 tūkstošiem. Mums reizēm bija situācijas, kad cilvēks kā domā, viņš zina SS, viņš pastāsta to SS portālu, viņš apskatās to interfeisu, un kāds miskas pilnīgi novecojis, dizains, nekas tur vienkārši slikti viss. Un tādu naudu viņi maksā šitiem SS džekiem, ja, un tur apstāsta kaut tās tur firmās vai kur, kādu vēl peļņu tie SS džeki ceļ ārā katru gadu, ja. Un līdz ar to ir tie cilvēki, kas pilnīgi tā kā, paliek grīdī, un tur, tas arī tādu piķi varētu izcelt. Un tā viņi zvana, cik maksā SS izstrāde. Un es saku, es nezinu, ko jums tur vajag, ko jūs tur gribiet, kāda funkcionalitāte. Es saku, tur būs savi 200, 300, 400 tūkstoši kā minimums. Es domāju, tajā portālā ir ieguldīti vismaz tur miljonus un vairāk. Jāsaprot, ka, lai arī interfejs ir vienkāršs, tur apakšā ir tik daudz visādas loģikas, mehānismu, sistēmu, procesu, kuru izstrāde maksā nenormālu naudu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, vienmēr atcerieties sev uzdot svarīgu jautājumu. Kas mums tā kā liekas, ka tas SS ir sūdīgs dizains un cilvēki neapmierināti, cik tur dārgi maksā. Un es uztaisīšu noteikti iespēju publicēt lētāk tos sludinājumus. Pilns ar tādiem bijuši, kuri centušies SS izkonkurēt. Atcerieties, kas draugiem grupi, ja, kas savā laikā viņiem bija draugiem LV. Viņi paralēli draugiem LV, viņi taisīja tādu Zip LV. Draugiem grupai ir vienkārši nenormāls naudas apjoms, pieejamie līdzekļi, lai viņi varētu tur SS nonest. Bet, lai cik SS interfejs ir novecojis, tas nav par to, ka vienkārši uztaisīs sistēmu. Cilvēkiem ir pieredums, tur ir liela masa cilvēki iet, uztaisīs kaut kādu portālu, kā tu vēl šajā portālā ienesīsi apmeklētājus, tev jāizdomā kaut kas unikāls, kaut kas īpašs, ja, un iespējams, ka tev jāsāk kaut kādu ļoti vienkāršot versiju, kas maksās tur 20 000. Tu viņu palaid, un tad tev jāsaprot, kāpēc, lai šie cilvēki nāktu tur līdz uz sludinājumu, un kā tu dabūsi vēl to cilvēku masu, kas skatīsies to tavu sludinājumu. Tā kā ar SS portālu nokopēšanu nav tik viegli, kā tu domā.